mikrofonu, kamēr jūs prezentējat. Nu, jā, tad jūs visu redzēt? Jā, es visu redzēju. Super. Nu, tagad sāksim. Jā, labdien vēlreiz visiem skolēniem. Es esmu vēstures un sociālas zinātnes skolotāja Irina Kozlovska, un šodien es jums piedāvāju prezentāciju. Pirmā bloka tēma ir taisnīga sabiedrība un valsts. Kādi jautājumi šodien mēs paskatīsimies? Ja? Pirmais ir sasniedzamais rezultāts, otrais teoretiskais materiāls, iedzienu vārnīca, vērtību definīcija, vērtību konflikti, kas ir vērtību konflikti, kā vērtību konflikti ietekmē uz etiskas problēmām sabiedrībā, tas ir 6. jautājums, un 7. apskatīsimies avotu sāraksts, un ja jums būs kaut kādi jautājumi, tad droši uzdot man, ja? Kādi galvenie sasniedzamie rezultāti jūs redzat šeit? Jā, 3 galvenie rezultāti, tas ir, ja jums visiem jāskaidro, kā vērtību dažādība ietekmē vērtību konfliktu rašanos. Otrais rezultāts ar vērtību konfliktu piemēru demonstrēja tā izpauzies individu vai sociālā grupu rīcību, kura ietekmē un nozīmē sociālais procesas šodien. Un trešai formulēja dažādas etiskas problēmas. Ja? Tā, un arī apskatīsimies iedzienu vārnīcu, kura iekļuva tādas iedzienus, ja, kā deontoloģija, tas ir etikas nozare, kura aplūko pienākuma, jābūtības morāla prasību un profesionālas etikas problēmas. Dilēma, nepieciešamība izvēlēties starp 2 lēmumiem, 2 iespējamām. Ētika, zinātne par morāli, likumību. Etiskas problēmas ir morālas dilēmu situācija, kur jāizvēlas starp pareiza vai nepareiza rīcību. Bieži vien konfliktēt starp vērtībām un principiem. Konvencionālisms ir viena no ētikas teorijā, kas vērtē darbību pareizumu vai nepareizumu, balsoties uz tās sekām. Nu, kā piemērs var izmantot Hipokrata zvērests. Morāle, pamācība, praktiska ētika, piemēro etikas teorijas reālas dzīves morālajām problēmām, un likumu ētika uzsver morāla rakstura īpašību, piemēram, godīguma un drosmes attīstīšanu, lai cilvēks būtu labs. Un pēdējais iedziens - pluralisms. Tas ir filozofiska koncepcija, kas atzīst, ka viss esošais sastāv no vairākām izolētām substancēm, esamībām, un tāpēc ir izskaidrojams ar atšķirīgām, pat nesaderīgām teorijām. Nākošais jautājums, kas ir vērtība? Vērtība ir cilvēku rīcība balstas uz kaut kādu situāciju, ja, un nosaukums ir vērtība. Jo stiprāka mūsu iekšējā vērtību sistēma, jo skaidrās mūsu atbildes uz jautājumu, kurus krīzes brīžos uzdot sev un citiem. Šeit ir schēma, jūs varat apskatīt, kādas galvenas šodien mūsdienīgas vērtības ir sabiedrība. Ja? Nu, piemēram, komunikācija, ja? Harmonija, kreatīvs, līderpozīcija, līderis, ja, un citi. Ik viens rūpējas par sevi, saviem tuviniekiem un sabiedrības kopējā labumu, izturoties atbildīgi pret citiem, nākamajām paudzēm, vidu un dabu. Arī ir tāda situācija, kad rastas vērtību konflikti. Kas tas ir? Kas ir vērtību konflikti? Ja? Nākošais moments. Vērtību konflikti ir svarīga un varbūt pat svarīgākā etiska problēmu daļa, bet nevienīgā. Ir nepieciešams arī saprast situāciju, kurā rīkojamies, rīcības sēkas, jāprot domāt par problēmām gan ļoti konkrēti, gan arī skatīt tās plašākās sabiedrībās vai pat cilvēces vērtību kontekstā, ja, lai atrisinātu konfliktu. Arī šodien ir psiholoģija, socioloģija un dažādas citas zinātnes pieejamības konfliktu risināšanā. Un kādi vērtības un kā risināt vērtību konfliktus šodien piedāvāja
mūsdienīga psiholoģija un socioloģija. Nu, ir 3 galvenas, kā var risināt vērtību konfliktus. Tas ir dialogs vai dialoga veicināšana. Atklātās sarunas par atšķirīgajām vērtībām var palīdzēt labāk izprast citu cilvēku perspektīvas. Ja? Nu, protams, kā dialogu šodien mēs izmantojam, man liekas, ļoti bieži. Ja? Un tas ir ļoti mierīgs variants, kā atrisināt jebkuru strīdi. Ja? Nākošai kompromisi un sadarbība vai kompromiss. 50 uz 50, kā es teicu. Atrast kopīgu pamatu vai pieņemamus kompromisus, kas ļauj abām pusēm justies sadzirdētām un cienītām. Un trešais variants, ja pirmais, otrais neder, mēs varam izmantot mediāciju. Ja? Mediācija, neatkarīga treša puse, var palīdzēt struktūrēt diskusiju un palīdzēt rast abām pusēm pieņemamu risinājumu. Tā. Vēl viens mums ir dalībnieks. Tūlīt es pievienošu, ja? Vai viņš arī piedalējas. Amanta. Lūdzu. Mēs pievienojam Amantu. Tā, labdien, Amanta! Jūs tagad esat arī labdien, konsultācijā, jā, un es turpināšu prezentāciju. Labi? Vēlreiz, meitene, sakiet, jūs redzat manu ekrānu? Laura? Jā, es redzu. Viss ir kārtībā, jā, labi. Un jūs, Amanda? Redzu, jā. Amanda, labi. Nu, tad mēs turpināsim, jā. Ieraksts būs arī manā kursā, jā, kur ir bloks tiešsaistes konsultācijas, jā. Ja jūs nepaspējat uz sākumu, jā. Nu, tad turpināsim, jā, kā mēs varam atrisināt vērtību konfliktus. Jūs redzat šeit schēma, un arī vēlreiz var apskatīt šeit pats galveno teoriju. Ja? Nākošais moments, kas ir etiskas problēmas. Ja? Protams, kad cilvēki sadarbojas, ja? Ir dažādas situācijas, kad arī izveidojas etiskas problēmas. Kad ikdienā runājam par etiskajām problēmām, dažkārt ar to saprotam vienkārši to, ka cilvēki nerīkojas tā, kā būtu pareizi. Nu, piemēram, melo. Mēs varam teikt, ka mūsu sabiedrības etiskā problēma ir tā, ka cilvēki melo. Filozofijā ar etiskām problēmām parasti saprot ko citu. Etiska problēma lielākoties saistas ar jautājumu, kā pareizi rīkoties. Un dažkārt pateikt, kā pareizi rīkoties ir ļoti grūti. Un mums palīdzēja praktiska ētika. Kas tas ir? Kad ikdienā runājam par etiskajām problēmām, dažkārt ar to saprotam vienkārši to, ka cilvēki nerīkojas tā, kā būtu pareizi. Piemēram, melo. Mēs varam teikt, ka mūsu sabiedriskā etiska problēma ir tā, ka cilvēki melo. Filosofijā ar etiskam, vēlreiz tas es atkārtojumu, ja, to teoriju atvainojiet, tad mēs apskatīsimies tabulu, ja. Tabulā mēs redzam dažādas etiskas teorijas. Ja, kā es teicu, galvenā ir deontoloģiskā teorija, kura, nu, kā piemērs Hipokrāta zvēres, ja. Nākošais konservacionalisms, ja, un trešā tikuma ētika. Ir 3 šobrīd ietekmīgākās etiskas teorijas. Katra no šīm teorijām laika gaitā ir attīstīta dažādas virzienos, un to pārstāvju uzskati var atšķirties. Tomēr katra ir arī sava galvenas iezīmes, pēc kuram tas var atpazīt un uz kuram balstās to pieeja etisko problēmu risināšanā. Nu, un šeit jūs varat vēlreiz ļoti plašāk var apskatīt, kā katra teorija satura izskatās, ja? Kādas ir normatīvas, ja, iedzēni, skaidrojums, ja?
kas ir galvenā ievirzi, stipras puses un vājas puses katrai teorijai. Amanda, sakiet, lūdzu, jūs kārtotiet eksāmenu mana priekšmētā? Es it kā runāju ar skolotāju, man it kā jādabūja tas papīrs, un tad laikam nē. Ok, skaidrs. Nu, tad tie skolēni, kuri kārtot, es pievēršu uzmanību ļoti uzmanīgi izlasīt šajā tabulā visu informāciju, tāpēc, kā aiz pagājušā gada sociālzinātnes 2 eksāmenā bija uzdevumi, kuri bija saistīti ar etiskas teorijas. Ja? Tur bija tabulas, kuras jums bija doti kaut kādi piemēri, un jums jāatpazīst, ja? Kurais piemērs saistīt ar kuru etisku teoriju. Ja? Krustiņš vajag tur parādīt. Tad tiem, kuri kārtot, lūdzu pievērs uzmanību. Tie, kuri nekārtot, tikai iepazīstināties. Ja? Un arī, kā es teicu mūsu konsultācijā sākumā, ka mana kursā no šajā gada būs ne tikai uzdevumi saistīti ar summatīvu vērtēšanu sistēmu, bet arī būs papildi uzdevumi, kuri jums dod formatīvu vērtējumu. Ja? Formatīva vērtējuma viņa ļoti būtiski neietekmē, vēlreiz pateicu, uz jūsu galējo vērtējumu, bet var arī palīdz jums sekmīgi pabeidz kursu, 12. klasi, un arī dot jums iespēju apaļot jūsu atzīmē uz skolēnā pusi. Skaidrs? Laura, Amanda? Un tad es piedāvāju jums pirmais uzdevums. Jums noskatieties dota video materiālu, jūs pēc tam klikšķi šeit uz linku, un jums parādījies YouTube video, jūs video materiāls, un jūs apskatījies viņus, un pēc tam atbildiet uz dažiem jautājumiem, kuri jūs redzat šeit. Savus atbildes jūs varat uzrakstīt lapā vai digitāla formātā, Worda vai PDF formātā, un pievienot atsevišķa mape, kuri es arī drīz izveidošu. Un jūs tad varat pievienot savas atbildes atsevišķa mape, kur būs formatīvais uzdevums numur 1, un arī būs formatīvais uzdevums numur 2. Šeit arī ir konflikta vērtības situācija, un jums jāatbildiet arī uz jautājumiem un parādīt savu viedokli. Arī šeit ir vietnē, skola.lv, kur jūs vēlreiz var apskatīt vai izlasīt par vērtības konfliktu problēmas risināšanas situāciju. Un trešais uzdevums arī būs formatīvais. Jums arī vēlreiz jāpaskatīties video materiālu un atbildiet uz jautājumus. Kas ir etiskas problēmas? Noformulēt citu etisku problēmu, kuru uzskatīja par aktuālu un svarīgu ne tikai sev, bet arī sabiedrībai kopumā, un kuri nepieciešams risinājums. Tā, visi 3 uzdevumi ir formatīvais vērtējums, un katrs uzdevums būs savs svārs, procentus. Piemēram, pirmais būs 40%, otrais jums dod 25, un tur mums 65, un palika vēl 35, dod, piemēram, trešais uzdevums. Visi tie kriteriji es parādīšu, kad pievienošu mape. Skaidrs? Meitenes, par formatīva vērtējumu. Jā. Labi, tad ejam tālāk. Kāds par prezentācijas kopsavilkums, mēs uzzinājām, kas ir ētika, kas ir etiskas vērtības, kas ir etiskas problēmas, un kā mēs varam konfliktu atrisināt dažādas risināšanas metodes. Šeit es arī pievienoju avotu sarakstu. Vispirms es izmantoju teoriju skola.lv, kursa sociālzinātnes 2, un arī apskatīju enciklopēdiju, kur arī atrādu iedzienu skaidrojumu. Paldies par uzmanību. Tagad ir laiks paredzēt jautājumu
uzdošanai. Lūdzu, meitenes, ja jums ir kaut kādi jautājumi, uzreiz var uzdot, mēs varam aprunāt kopā. Skolotājs gribēja jautāt, kuras to viss ierakstu var redzēt, jo es tikai nesen šeit Jā, pievienojusies. tūlīt es jums parādīšu vēlreiz, jā, jūs to, tikai pievienojas, jā. Mana kursa vai mūsu kursa, jā, sociāla zinātnes 2, tūlīt, meitenes, es tik ātri nevaru uzreiz, jā, tā, vēlreiz es aizgāju, un vēlreiz es tā izdarīšu. Tā, tūlīt būs. Tā, es parādīšu savu ekrānu, un jūs varat redzēt, jā, kursu. Jūs neredzat to. Tagad redzēt, jā, Amanda? Jā. Tā, un šeit, kur ir pa kreisi, jūs redzat, viss saturs ir sākums, jā, un sākumā jūs redzat šeit visi, pamatī informācija jaunumi, ziņas skoloties, šeit ir links, jā, uz Team konsultāciju, un pēc tam ievads kursā, visa informācija par mani, jā, un Zoomu es mainīju, man bija iepriekš Zooms, tagad Teams es šo informāciju pēc tam, jā, mainīšu. Un šeit paskatieties, jūs redzat tematiskais Teams konsultācijas laiki, jā. Vēl es gribu, lai jūs redzat kalendāra, es šeit pa labi redigēšu, jā, kalendāru, un tad jums būs katru nedēļu atgadinājums, jā, kalendāra. Jūs arī to var redzēt, kāda tēma, jā, cikos ir konsultācija. Mēs ar administrāciju sarunājamies, ka katru trešdienu, jā, 17:20 līdz 18:00, jā, būs konsultācija tīma. Un šeit jūs redzat, mums bija 11:09, jā, 24. konsultācija, spiežat podziņu šeit, un tad jūs varat redzēt, jā, manu iepriekšējo prezentāciju, jā, kuru es izveidoju tīmā un pievienoju kursā. Skaidrs? Jā, paldies. Labi. Tā. Un vēl kaut kādi jautājumi? Meitenes? Īsti vairs nē. Īsti nav. Viss ir skaidrs e-klasē. E-klasē. Jā, viss ir skaidrs. Viss skaidrs. Jā, tur būs, kā es teicu, galējais vērtējums par bloku, jā. Pirmā, tas ir teorija 30%, un tēmas noslēgums pārbaudēs darbs, un kopā jūs dabūjat vienu atzīmi, jā, par katru bloku. Jā, mana kursa ir 4 bloki, jā, un tad 4 atzīmes. Kā es sapratu, nebūs galējais vērtējums par pirmo semestru, un otro semestri atsevišķi būs starpvērtējums, jā. Pēc pirmā semestri būs starpvērtējums, viena koloniņa, ja jūs varat redzēt par pirmo semestru, un otrajā semestrī. Un jūs zināt, ka jūs varat izmantot tikai vienu iespēju, ja? Nedrīkst izlabot, ja? Jūs zināt, mūsu izglītības ministrija no šajā gada pieņem tādu lēmumu, ja, ka nedrīkst visas sumatīvas atzīmes uzlabot, ja ir tikai viena iespēja. Ja jums būs kaut kādi, priekšlikumi, vai jūs gribat paaugstināt savu atzīmi, tad mācību gada beigumā es izveidoju kombinēta kaut kādu pārbaudes darbu, un jūs tad viņu var izpildiet un uzlabot savu galējo vērtījumu, ja? Skaidrs? Jā. Labi. Un arī es aicinu jūs aktīvi piedalīties tiešsaites konsultācijas. Tas arī ietekmē uz jūsu galējo vērtījumu. Ja jūs bieži piedalieties, tad, protams, ka nebūs nekādas neskaidrības un būs sekmīgs atzīme. Ja? Labi. Tad, ja nav jautājums, tad visu labu.
Lai jums veicas labu. un lai jums būs labs vakars. Ja? Visu labu, Jums tāpat. meitenes. Atā. Jā, atā. Visu labu. Visu labu.